manā izpratnē ministrs kabinets vakardien nav rīkojies. Un, mēs esam daudz runājuši par to, kā par mūsu uzticības krīzi politiskajai sistēmai. Un, manuprāt, šis veicina uzticības krīzes sistēmai, jo es domāju, ka lielākā daļa sabiedrības, protams, nav lasījusi tiešām tos visus dokumentus un droši vien nespēja izsekot visam tam, kas ir noticis, bet es domāju, ka tie galvenie vēstījumi jau ir. Tāpat tās sabiedrība viņus dzird. Un šeit ir jautājums par 50 miljoniem, par 12 miljoniem, kas ir pretiesiski ļoti iespējams. Un tad mēs redzam par to, ka šeit nekādas rīcības jau īsti neseko. Kāds noilgums, atgriežoties pie vakardienas preses konferences, par ko Švinks kungs runāja, kāds noilgums tad īsti jūsu saprašanā šobrīd ir vai nav, palaist garām vai nav? Par disciplināru lietas ierosināšanu. Mūsu izpratnē, tātad pēc likuma, šis noilgums iestājas 30 dienas pēc tam, kad ir iesniegts šis ziņojums. Tas ir 20. februāris, bet vakardien, tā es saprotu, tā man teica, ģenerāla prokurors ir apliecinājis, ka šāda veida noilgums nebūs. Tas man vienkārši liecina par to, ka ne tikai krimināla tiesiski, bet arī tieši tā, tad būs iespēja tos rosināt. Bet klausieties, mēs jau 3,5 nedēļas atpakaļ, jūs sakiet, ka vienmēr ir jārīkojās ātri, rosinājām par tiem Rail Baltica pāļiem pie lidostas. Un jūs kavējat 3,5 nedēļas, jums tur nevajag steigties. Ar Rail Baltica nevajag steigties, pareizi, ja Šuvājkungs tā ir. Tur nevajag nekādu ierosināt dienestu izmeklēšanu. Es prasu, vai tur nevajag? Kāpēc jūs 3,5 nedēļas kavējiet un bremzējat? Kabineta darba kārtības punkts. Kāpēc jūs bremzējat dienestu? Ko konkrēti mēs dienestu bremzējam? Pārbaudas uzsākšanu? Kurš ir ierosinājis? ZZS, tas bija pirms 3,5 nedēļām priekšlikums. Kabineta darba kārtības punkts. Kur? Es pirms 3,5 nedēļām rosinājām, un jūs muļājieties un negribiet to skatīt. Mēs ierosinām to. Mēs rosinām, un jūs neskatījāt pa savu tēmu. Tāpēc tur jau tas lietas. Redziet, saprotiet, ko nozīmē progresīvie. Viņi savas lietas negrib, jo tur tomēr ir ļoti iespējams milzīgi pārkāpums saistībā par progresīvajiem un satiksmes jomu. Mums te noteikti tuvākās nedēļās būs ko runāt. Krauskungs, ja nebūtu zemkopības un jūsu zemkopības ministrijas un jūsu šie informatīvie ziņojumi, tad arī tāda trača nebūs. Kaut ko jūs esat mācījies no visu notikumu? Es tik domāju, ka ja progresīviem ir tādas lielas mocības, un tiešām es domāju, ka mēs ļoti labi strādājam valdībā un vienotības, bet ja jums ir tādas mocības, tad rītā Saeimā ir balsojums, un jūs to valdību varat vienkārši izbeigt jau rītā. Viss.